mums vides konsultatīvā padomē ekspertiem ir bijis iespēja, paldies visiem tolaika ministriem, bijusi iespēja iesaistīties un aktīvi esam iesaistījušies arī šeit dialogā par vēja parkiem. Jāpiebilst, ka vides konsultatīvās padomes eksperti mēs neesam bijuši nekad pilnīgi pret vēja parku ieviešanu, principā atbalstam zaļās enerģijas ieviešanu saprātīgā veidā. Viena fundamentāla kļūda, kāpēc ir notikuši šī atpalicība, varbūt, tur ir vairākas, bet viena, ko gribētu uzsvērt, patiešām ir tā, kad uzstādījums bija, kad liekam vēja parkus mežos. Tas bija, mūsuprāt, tiešām kritiska kļūda tādā ziņā, kad mežā tur ir gan tad vairāk tie putni, gan tad tie sikspārgi. Tur ir vajadzīgs tas ilgais ietekmes uz vidi novērtējums. Tur ir neparedzami ierobežojumi, var iestāties objektīvi neparedzami. Tur īsti neviens nevar pateikt līdz tam brīdim, kamēr eksperts tiešām tur izsteigā un sīki visu izpēta. Ja liktu lauksaimniecības zemēs uzreiz, kā mēs to ierosinājām, nav jācērt mežs, neplānoti. Kaut vai, lai ievestu šo spārnu vai torni vai kā, mēs tagad redzam, kā tiek vestas šīs konstrukcijas, ja? Tad mežā, lai viņi ievestu, tur ir vēl jāizcērt. Tur vēl ir jāizcērt, ja, tajā pagrieziena vietā. Un arī tas, ka lauksaimniecības zemē viņi varētu nolikt, un tur ir mazs kvadrātiņš aizņemts un turpinam strādāt. Ja? Mēs saprotam, ka šiem zemniekiem īpaši iebildumi. Jā, un zemniekiem nav bijis iebildumu tādu kritisku ļoti, ka tieši tiem, kuru īpašumos tas varētu būt. Ja? Dažiem varbūt ir, bet daudziem arī nav, jo tur jau ir tomēr arī materiāli ieinteresētība. Jā. Un tā zemes platība, kas tiek izņemta no tās aprites, viņa ir ļoti maza salīdzinoši ar to, ko tas vēja parks dod. Turklāt apkārtne jau bieži vien tieši tie industriālie lauki, tur jau tā dabas daudzveidība arī ir nesalīdzināma mazāka. Tur tomēr lieto intensīvi pesticīdus, tur pamatā viss ir apindēts. Ja? Tur nebūs ne tik daudz to putnu, ne to citu dabas vērtību, kas varētu tur kaut kādā mērā kavēt. Un tas būtu bijis optimālais. Un vēl ir lieta, kā ir bijis trūkums arī likumdošanā. Ja, nav bijis gatavi noteikumi, ministra kabineta noteikumi vairāki, kuriem vajadzēja būt šīs vēja parku nosacītās ēras sākumā. Ja, kā būs ar utilizāciju, kā būs ar visu pārējo tālāko. Ja. Šīs lietas varbūt sabiedrībai nebija skaidrs, un tad to izmantoja dezinformātori. Tur uzreiz vietā nāca, šie dezinformātori. Kam tad ir izdevīgi, ka mums nav tās savas enerģijas? Ja? Mēs paši varam uz šo jautājumu atbildēt.